atrodos mājās, un es esmu atnākusi nesen no skolas. Es nolieku somu, un mani vecāki ir mājās, un es viņiem pasaku, ka es iešu slidot, un es uzvelku slidas, sašņorēju kārtīgi, uzlieku slidām aizsargus, un tad es dodos slidot. Laiks ir sals, varētu būt kādi 7 grādi, piemēram, tātad diezgan liels sals, tā nav atkal. Es jūtos ļoti priecīga, enerģijas pilna, jo man patīk tieši slidošana, kustība. Tātad es iekāpju liftā, un tad es izeju uz ielas ar slidām, bet uz ielas ir benzīna smarža un sniega smarža. Uz ielas praktiski nav mašīnu, tātad ir brīva iela, ir cilvēki, kuri vakarā pēcpusdienā nāk mājās no darba, un es nevis eju ar slidu sargiem, kā būtu pareizi, bet es noņemu slidu sargus un slidoju pa ceļu, pa ielu, kur ir pieblietēts sniegs. Un tad es aizslidoju līdz tai slidotavai. Slidotava priekš ķēngraga ir diezgan liela, jo to ledu sētnieks lej ar šļūteni pa naktīm, bet pa dienu tur nāk bērni, viņi slido un tad viņi saskrāpē to ledu. Un tur ir diezgan daudz bērnu, daži spēlē hokeju, bet daži slido vienkārši tāpat, visādas figūras mācās, un ir arī bērni, kuri ļoti slikti slido, kas tikai mācās slidot. Un tā starp viņiem es jūtos, tā kā es ļoti labi slidoju. Es meklēju, vai tur ir mani kādi pazīstami bērni, un tad es tur satieku dažus pazīstamus bērnus. Un tad mēs vai viens otram rādām dažādas figūras, vai arī spēlējam, piemēram, kad viens uzstājās, tad otrs uzstājās pēc kārtas, vai arī spēlējam ķērājus, viens otru ķeram. Ārā jau ir satumsis, apkārtējās mājās deg gaisma logos, un uz tās slidotavas arī ir laternas, viņa ir apgaismota, ne pārāk spoži, bet redzēt visu var. Ļoti, ļoti liels prieks no kustības, un vispār es sajūtu tādu, ka uz šīs slidotavas ir ļoti omulīgi. Tur ir ļoti laba, iedvesmojoša atmosfēra. Man patīk tur. Īstenībā ir diezgan kluss, jo tas jau tāds novakars. Un es īpaši pirms tam nedomāju ne par kādiem mājas darbiem, bet es domāju, ka vajadzētu varbūt kaut kādus mājas darbus vēl papildīt, lai gan ir diezgan vēls. Vispirms es uzlieku tos slidu uzliekamos,
Un, uz ielām ir mazāk cilvēku, bet, ir tādi atspulgi no apgaismotiem logiem. Un tad es eju iekšā mājā, es varu vaļā tās ieejas milzīgās durvis, kas ir ļoti smagas, ar tādu koka rokturi lielu, un tad es eju iekšā, un augšā es eju ar kājām, es kāpju augšā ar slidām uz 6. stāvu. Tad jau ļoti negribās mācīties, bet tad es eju un apskatos savas kaut kādas tur dienas grāmatas, burtnīcas, kas ir uzdots, un ja kaut kas tāds ir uzdots, tad es tur kaut ko pildu, jā.